Sveicināta! Priecājos tevi redzēt manā mājaslapā ligadanoska.com, un tu šobrīd atrodies pareizajā laikā un pareizajā vietā, jo šeit tu uzzināsi par to, kā ir iespējams tavā dzīvē veidot transformāciju no nelaimīgām attiecībām pāriet uz laimīgām un harmoniskām attiecībām. Un šobrīd viss, kas tavā dzīvē notiek, tas ir tavas apziņas atspoguļojums, tavu domu, ticību un pārliecību rezultāts. It īpaši mīlestības jomā. Kad tu sapratīsi, ka tavs vīrietis ir spogulis, tu redzēsi, kā viņš vienkārši atspoguļo tev tavas bailes, nepārliecinātību sevi, neusticību sev vai pat sajūtu, ka tu neesi mīlestības vērta. Ja tev kaut kas šobrīd neapmierina attiecībās, nevajag vainot partneri. Un tam nav absolūti nekādas jēgas un rezultātu nekādu nepanāksim. Pirmkārt, ir svarīgi saprast, kāds šobrīd ir tavas negatīvās pārliecības dzīvo tavā prātā un kas kavē tavu laimi ar mīļoto vīrieti. Katra no mums ir piedzīvojusi psiholoģiskas traumas ar iepriekšējiem partneriem, bērnībā, jaunībā, vai arī, kad esam audzināti ģimenē, kur attiecībās māte ar tēvu, kāds no viņiem bija ļoti nelaimīgs vai pat vientuļš. Šādas traumas veido mums noteiktas attieksmes pret vīriešiem, kas ir vesels komplekts, ieprogrammētu negatīvu uzskatu. Kas tad īsti ir mīlestība un kas tad īsti ir ģimene? Svarīgi ir apzināties savas traumas, jo tieši tās kavē šobrīd atjaunot, uzlabot attiecības un saņemt tik daudz mīlestības no vīrieša, cik tu gribētu. Varbūt tu tagad jūties nevajadzīga, un tavs vīrietis ir kļuvis svēss, neizrāda vēlmi attiecību attīstībā. Varbūt vispār šobrīd esi izšķirusies, un tu pat nesaproti, kas ir noticis un kā vispār tas ir noticis. Un pa lielam nav pat nozīmes, cik tev šobrīd ir gadu 25, 30 vai pat pāri 40 gadiem. Tam vecumam un dzimumam un kultūrai nav nozīmes. Un ir svarīgi izdziedināties no bērnībā un jaunībā dzīvojošām traumām, kuras dzīvo šobrīd tavā zemapziņā, jo tieši tās kavē atjaunot tev tavas attiecības ar vīrieti. Rezultātā tev ar vīrieti parādīsies citas attiecības, jaunā līmenī tu varēsi pat atjaunot to, kas jau liekas it kā šķitis ir zudis. Jo es kursā iemācīšu stratēģiju, kuru esmu aprakstījusi. Pēc tam spēsi redzēt to pašu cilvēku līdzās, just viņa apskāvienus un saprast, ka viņš tevi arī ļoti, ļoti mīl. Ja tu sekosi soli pa solim stratēģijai, par kuru vēlos tev apmācīt. Sievietes dzirdēs mīlestības vārdus no saviem partneriem, atgūs vīru atpakaļ ģimenē, atjaunos esošās attiecības, satiks vienīgo un apprecēsies. Tava dzīve mainīsies, jo tieši pēc tam, kad tu būsi iepazinusies ar spoguļa un apziņas koncepciju. Un ar kādām metodēm tiks sasniegts tik lielisks rezultāts. Sistēma tas ir komplekss algoritms, jāsako soli pa solim, lai varētu sasniegt maksimāli labāko efektu. Un pats pirmais tas ir psiholoģisko terapiju traumām, pašhipnoze, rakstiskās praktikas, atbrīvoties no negatīvām emocijām, praktikas emocionālai attīrīšanai. Mēs strādājam ar tādām traumām kā atstumtība, atstāšanas traumas, taisnīguma traumas, netaisnības traumas, aizvainojuma sajūtas, atbrīvojamies no vainas apziņas sajūtas, no nepilnvērtības sajūtas, atbrīvojamies un attīramies. Otrkārt, terapija no atkarības. Viss, pie kā mēs pieķeramies, tiks noņemts no mums. Tāds ir metafizikas likums. Aiziet no mums. Iespējams, tu jau esi to izjutusi uz sevis, jo tik ļoti, ja tu esi pieķerusies vīrietim, viņš visdrīzāk bēg no tevis projām. Un pateicoties atkarību terapijai, tu sajutīsi to, ka laime ir tevī pašā, nevis citos cilvēkos. Un tev kļūs vienkārši vieglāk dzīvot. Tu iemācīsiet būt pati par sevi un sevi likt pirmajā vietā. Šeit būs atbrīvošanās no destruktīvās atkarības, atgriešana iekšējā atbalsta sevī pašā. Trešais posms – darbs ar apziņu, lai likvidētu negatīvos domu modeļus. Šeit tiks izmantotas rakstiskās praktikas, meditācijas, audio noskaņas. Lielākai daļai jauno bērnības ir liels negatīvo uzstādījumu skaits, pārliecību skaits. Piemēram, vīrieši nav atbildīgi, vīrieši ir poligāmi, nav laimīgu attiecību, nav laimīgu laulību, dzīve ir cīņa, mīlestība ir ciešanas, nav iespējams būt laimīgai visās dzīves sfērās,
nevar būt saskaņā attiecībās, un mēs dzīvojam ar visu šo, neapzinoties, ka tas viss ir meli. Vienkārši likvidēsim šos negatīvos domu modeļus un pārliecības, lai laime kļūtu par tavu dzīves normu. 4. posmā tas ir pašnovērtējuma psiholoģija. Šeit būs praktikas pašnovērtējuma paaugstināšanai, kuras tev ļaus izpētīt savu iekšējo dialogu attiecībā uz pašnoteikšanos. Tāds, kā vīrietis mīl, tad, kad sieviete pati sevi mīl, tāds ir likums, un šajā modelī mēs apgūsim, kā būt mīlētāji, vajadzīgai un vēlamai, kā sevi pilnībā pieņemt, kā pilnībā cienīt savas intereses un savu personību. Tas atspoguļosies vīrieša vērtējumā attiecībā pret tevi. 5. posmā ir realitātes radīšana ar domu spēka palīdzību. Mēs noskaņosim ikdienas rutīnu tā, lai īstenotu notikumus ar domu spēka palīdzību. Tu sapratīsi, ko tu vēlies no vīriešiem, ko tu vēlies no attiecībām, ko tu vēlies no dzīves kopumā. Un visu to realizēsi realitātē savā. Un pēdējais posms ir pozitīvā domāšana, laimīga sievietes domāšana, būt laimīgai, pašpietiekamai, cienījamai. Tas ir dzīvesveids, nevis vienas meditācijas rezultāts. Tāpēc es tev pastāstīšu, kā uzturēt laimīgas attiecības, visu savu dzīvi. Tu saņemsi nepieciešamo informāciju, nepieciešamās praktikas, un kurām pateicoties kursa secīgai izpildīšanai, tava domāšana pilnībā transformēsies. Un notiks momentālas pārmaiņas, posmi tavā realitātē. Atnākš iekšējā harmonija, prieks būt par sievieti, kas būs mīlēta, vēlama un vienmēr vajadzīga priekš sava vīrieša. Un efekts saglabāsies uz visiem laikiem, ja neatgrieziesies atpakaļ pie vecās upura psiholoģijas. Kad nospiedīsi pogu apmaksāt, tev atvērsies pieeja Telegram kanālā. Pakāpeniski secīgi tu saņemsi nodarbību pēc nodarbības, praktiku pēc praktikas, lai varētu soli pa solim apgūt šo kursu. Un tu vari skatīties nodarbības, praktikas sev ērtā laikā, tu vari sastādīt sev grafiku un rekomendēju kursam veltīt nedēļā 3 dienas un katru dienu pa pusotrai stundai. Labākais, protams, variants iegādāties tarifu ar uzdevumu pārbaudi, jo tur tu saņemsi manu atbalstu. Un tiekamies pirmajā nodarbībā.